Sveiks, lai dzīvo! Vakar iegādājos sev Android telefonu. Tas ir Samsung S25 Ultra 512 GB. Kāpēc iegādājos? Tāpēc, ka manam iPhone pēc pēdējiem 2 software updateiem nokārās kameras aplikācijā skaņa ierakstu video un atskaņojot video tā kā no robota skan, kaut kā pretīgi skaņerim. Updates nepalīdzēja. Tāpēc izdomāt notestēt beidzot Samsungu. Patestēju vakar vienu dienu reāli mīskas. Nu, nav lietojams. Protams, tie, kuri pieraduši visu dzīvi viņus lietot, tie kaifo no viņiem. Bet kas ir ļoti nērti, tas, ka tur pirkstu apakšā, pirkstāši tā kante durās iekšā, un otrkārt apakšā ir skaļrunas. Tad, kad tu atskaņo kādu video vai skaņu, tad tieši pirkstiņš tev ir priekšā. Vienīgais, kas ir liels pluss, ir šitā lieta. Šitas gan man patīkās ar pazīmēt, bildītes, parediģēt, tas bija baigi labi. Tā kā ja kāds grib iegādāties šito par 1000 eiro, es viņu pārdošu. Bet stāsts pats tāds, kad mūsu auto izsolas mašīnas, tad var ieraudzīt mūsu mājaslapā. Ieiet iekšā kārbiņā un reka pirmā strīpa ir visas mašīnas, kas būs auto izsolē. Un arī, protams, garo video noskatīties YouTube'ā, tur pa katru mašīnu ir savs video uztaisīts. Nevis savs, bet vienā garā video, viss šitās mašīnīs ir iefilmēts. Tā kā ej uz mūsu YouTube kanālu, noskaties garāku video. Un, protams, ierakst komentāru, kas tev labāk patīk, Androids vai iPhones? Kas tev labāk patīk, Androids vai iPhones? Es esmu Android cilvēks, man iPhones vienkārši ratinē. Man tieši otrādāk. Android es nevaru vairs pārvarēt, tāpēc, ka laikam pieredumam ir liels spēks.